Šīs dienas epizodē vakariņas pa lēto pie manis ciemojās Sanda un, protams, ar ziediem izskatās. Jā, tikko izšķīlušies no olām nāk cāļi uz skolu ar gladiolām. Tā teica Imants Ziedonis, gladiola nebija, bet es ticu, ka šie ir tie ziedi, ko var realizēt ēdienā. Es ļoti ceru, ka tu man palīdzēsi rehabilitēt to makaronu slavu manā dzīvē, jo es no skolas laikiem atceros to kā ēdienu, kas man ļoti nepatika. Bet es gribētu uztaisīt kaut kā tā, lai man bērnam pēc skolas atnākot mājās ir tāds makaroniņi! Latviski makaronu flotes gaumē. Nu labi, jā, taisam, kāpēc gan ne? Mums ir cūgaļa, 500, mums ir makaroni, tik daudz nevajadzēs. Es paņēmu papriku, saldo, tas dos to krāsu, nu to atmiņas. Jā. Tu griez? Jā, es labprāt griežu. Es griežu, es mizoju. Mēs liksim beigās. Ok, tad sīpols un 2 daivas. Es domāju, 2 daivas ķiploki. Bet jums bija ieskolā jādežūrē virtuvē? Jā. Jā, man arī. Es nekad neaizmirsīšu to vaskadrānas smaržu. Meitenes klāja galdus un vāca, teiktā vaskadrāna un viss pārējais, jā. Un puiši sēdēja virtuvē, un tas bija vistrakākais darbs, kad bija kartupeļi. Jāmizo un kartupeļi. nevis bija jāmizo, bet jāgriež ārā tās acis. Nezinu, 100 kilogramu varbūt. Ak, Dievs, bet no kartupeļu mizošanas pēc skolas man arī ir trauma. Es kopš tā laika, mēs mājās faktiski neēdam kartupeļus. Es vienkārši nevaru saņemties. Es nevaru saņemties viņus nomizot. Man vīrs totāli neko negatavo, un bērns man šķiet arī nemācēs kartupeļus nomizot. Vai tev meits ir stāstījusi, kāda ir tagadējā skolas virtuve? Jā, viņai ļoti garšo. Kā viņa to sauc, esot tā lazaņas mērce. Man meita vispār ir labsēdājs. Viņa dūšīgi gaida visu, ko dod, un daudz tur nesmādē nevienu no ēdieniem. Es aptuveni izrēķinājos, cik uz jūsu ģimeni ir tās vakariņas varētu izmaksāt. Nu, uz visu ģimeni, es pa 8 eiro stabili vadu. Nu, tā šiki uztaisīt. Šiki. Ļoti labi Jā, cena jā. īstenībā. Varam? Nu, labi. 7 līdz 9 minūtes. Tad 7. Sālsūdenī. Mēs reāli taisam to uz 4 porcijām. Tad sākam cepināt. Par viesiem. Tu zini, ko viņi ēd? Par viesiem. Nu, Kas viesi viņiem man garšo? būs Ieva Zālamana un Ārtis Volfs, mani kolēģi no Radio SVH. Es ar viņiem nekad neesmu bijusi pusdienās, patiesībā. Viņi nāk vienkārši vēlāk. Tāpēc, ka viņi nāk vēlāk. Jā, mēs ar Kasparu strādājam no rītiem no 7 līdz 11, un tad, kad mēs ejam prom, tad mēs dzirdam, ka šie arī ir ieradušies un kaut kad ies ap 2 pusdienās, kā viņiem ierasts. Un tad es mēģināšu ar viņiem beidzot paēst kopā, pastīšos, kā viņi prot galda kultūru. Liekam eļļu. Bet tu kā profesionāls, tu šitos plēs nost vai kāti arī tiek smalcināti? Es tos kātus tā ielieku saldētavā. Un no visiem šiem kātiem, starp citu, ļoti labi gatavot visas tādas eļļas ir. Apcepam sīpols eļļā, un tad liksim klāt gaļu. Tad tās garšos sāli. Es domāju, petersilu vajag vairāk, un tu viņu saka tā, pavisam. Vēl smalkāk, Smalki, lai viņš ir. Mēģināšu. Čili. Manam vīram ļoti garšo Es domāju, Džeki, tie jau varētu ēst. Jā, Džeki pārsvarā tomēr laikam Mēs tāds radio arī esam diezgan tādas puiciskas tās meitenes, jo mēs esam vīriešu kolektīvā un tikai sieviešu dienā mums pasūta speciāli. Kad sieviešu ēdienu, kas ir sieviešu ēdienas? Mums pasūta suši. Es kaut kā gribēju teikt, laikam. Puiši laikam domā, ka mums garšo suši. Bet tā ir? Mēs neko nesakām. Paliek caurspīdīgi, liekam gaļu. Čaks. Un tas sākās. Galvenais to temperatūru uzreiz uzraut augšā. Kāda tu biji skolā? Parasti ir tā, ka es daudzreiz klausos, kad tie, kas ir tagad tie pirms tam ir bijuši pilnīgi mierīgi sēdējuši un mācījušās matemātiku. Es nebiju mierīgi. Man bija ļoti grūti nosēdēt, un vispār tā pacietība man ir vienmēr bijusi ļoti maza, bet es biju aktīva, un man liekas, ka tādā ziņā zinātkāra, bet tā vispār man tā neteiksim, ka es labi mācījos. Es bieži redzu tos sapņus, kad es vēl ar vienu esmu skolā, un es eju prom. Pārējie klasbiedri, kāpēc? Es jau esmu liela, dzīvoju Rīgā. Nokāsīsim šeit. Kā tur ir ar to aplaistīšanu? Viņas ir augstī aplaita, viņas salīp? Viņas salips. Salips tik un tā. Kā liekam garšvielas? Man liekas, ka skolā vienmēr visas pavārītes bija tādas apaļīgas, jo viņas šitā pagaršoja, viņas aizmirsa vai viņas lika sāli. Pat svara vērotāji, man liekas, viņi tad, kad viņi visvairāk paēd liekot uz svariem un mērot
Vai tas vispār ir? Tā viņa to garšo. Saldo papriku liek. Viņa ļoti labi visu iekrāso. Viņa dod to krāsu tādu patīkamu. Jā, viss izskatās ļoti garšīgi. Mums to čilī vajag pielikt. Skolas sākums ļoti patīk ar to, ka es kopā ar Dārtu ejot ārkārtīgi baudu, kādas tagad ir burtnīcas kladas. Man ir saglabājušās kladas, kuras nav iesāktas, jo es taupīju īstajam mirklim. Un tas īstais mirklis tā arī nepienāca. Tā arī nepienāca. Bet fakts kā tāds man ļoti, ļoti patīk. Un es ar lielu kāri, mēs ar meitu grāmatnīcā vispār varam pavadīt ļoti daudz laika. Tūlīt mēs liksim saldo kreju. Tu man dod pakašot? Jā, es domāju. Un tu jau cienāsi sāls. Jā, vajag. Jā. Ja viņš kļūs vēl mazāk, kad mēs pieliksim saldo kreju makaronus. Un tas piedegums, tas ir tieši vēl forši. Jā. Man vecmāmiņa teica, ar saldo krējumu pilnīgi visu var apēst. Šis, man liekas, īsti laikam nebūs tas, ko no bērnības Jā, šis atcerās. izskatās labi. Šis jau izstās pēc ēdiena. Jaucam kopā, tu māk ar mešanu. Kā mešana? Nu, Vai man patīk iemest? darba dienā. Apjauts kārtīgi. Tu gribēji tā izkratīt? Jā. Dullais Es ielikšu izrādīsies tos man. Pēteri sīli ielikšu. Pagaidi, tu teici pašās beigās, es domāju, ka tas ir tad, kad garnē. Nē, lai viņš arī paņem, bet jebkuras garšvielas jāliek ir 5-10 minūtes pirms beigām. Tas būs tik ņirdzīgi. Viņi būs vienkārši šokēti, mani draugi. Prieks tev bija atkal satikt šeit tiešām ļoti. Es ceru, ka mēs tavu ēdienu no tavas skolas un manas skolas padarījām viņu nedaudz garšīgāku un izstāst, ka arī tā izdevās mums. Un lai mums veiksmīgs tas skolas laiks. Jā, un jums arī. Tā, mīļie viesi, liels prieks jūs redzēt. Šīs nav parastas vakariņas. Es jums neteicu, ka šīs ir vakariņas par lēto. Bet jums ir jāmēģina noteikt, kādā summā šīs vakariņas esmu pagatavojusi. Pagaid, tad tur ir makaroni. Līdz algai viņš tāds man izvilks. Nu, es nezinu, es tagad būtu tāds, varbūt pārdrošs 5 eiro Uz cilvēku. uz cilvēku. Tu pats gatavo vispār? Viņa nekāva pati to. Labi. Nu, es saku, eiro 75. Radikāli. Nu, patiesībā ir tā, ka šis sēdiens man cilvēkam izmaksāja nedaudz virs eiro. Nopietni? Jā, ļoti, ļoti izdevīgi. Es biju riktīgi kļūdījies. Jā. Paldies, Aniņa. Nav par ko. Veseli ēduši. Paldies.